Arī pacienti ar pulmonālo hipertensiju vēlas saglabāt darbspējas, dzīves kvalitāti, dzīvot prieku un dzīvildzi. Tādēļ pasaulē ar vienu notiek klīniskie pētījumi, lai atklātu jaunus medikamentus pulmonālās hipertensijas ārstēšanai. Ar pulmonālo hipertensiju es slimoju jau gandrīz 5 gadus. Saistībā ar slimību pārsvarā tās ir kaut kādas fiziskas grūtības, problēmas uzkāpt pa trepēm vai iet tālākus ceļa gabalus. Principā vairāk vai mazāk tās fiziskas grūtības. Pētījums tika uzsākts 1,5 gadu atpakaļ, un pirms pāris mēnešiem tas noslēdzās. Mums ar ārstu bija atsevišķa vizīte un atsevišķa saruna par visu pētījumu gaitu. Tika izklāstīts, kā tas notiks, kad notiks, kādas un cik būs vizītes un kontrolas vizītes, un kādas būs procedūras un kādas būs pārbaudas. Un mēs ar ārstu, pirms mēs šo uzsākām, mēs visu izrunājām. Man tika veikts dažādas pārbaudas. Tālāk šie pārbaužu rezultāti tiek sūtīti pētījuma veicējiem, kuri pēc tam izskata, vai es esmu atbilstoši, vai visi mani veselības rādītāji ir atbilstoši tam, ka es drīkst piedalīties šajā pētījumā. Nav tā, ka tev tagad iedos to pētījumu kaut kāds zāles, un tu varēsi nelietot visas tās, kas tev ir. Tu turpini lietot visas tās, kas tev ir regulāri ikdienā, un tās ir vēl papildus. Tā kā tas arī nevajag atcerēties uz to, ka es tulīt varēšu nelietot visas savas zāles, kuras es lietoju ikdienā. Tas, ka pirmais pētījums nebija veiksmīgs, neattura mani no tā, kas var piedalīties arī nākamajos. Jā, bija ļoti daudz tādas anketas, visu laiku jāatbild viens un tās pašas. Kā tu jūties, vai tu jūti izmaiņas, vai tev ir izmaiņas tavā miegā, vai tev ir izmaiņas tavā garstāvoklī, vai tev ir izmaiņas, principā, visādi ļoti daudz jautājumu par visām dzīves jomām. Vai tev ir mainījusies apetīte, vai tev ir mainījies, es nezinu, visu kaut kas var mainīties, un tās anketas visu laiku bija jāpild, visu laiku bija vien tie paši jautājumi. Droši vien, kas tas vispār tāds ir, vai tas ir droši, un kā tagad tas viss notiks, un vai man nepaliks sliktāk, tas laikam bija pats galvenais. Un kas tās vispār tādas pa zālēm. Bet pēc sarunas ar doktoru visas šīs domas izgais ļoti ātri. Uz visiem jautājumiem tika atbildēts, un nekādas bažas vai šaubas man principā pēc tam vairs nebija. Tā ir sanāca, ka man tagad ar ārstiem nākās sadzīvot ikdienā daudz un bieži, bet es ļoti baidos. Un sākumā bija uztraukums no visām pārbaudēm, no visādām manipulācijām un no visu kaut kā tāda. Viss tas, kam ir sākumā jāiziet cauri, lai mēs vispār tiktu līdz tām, lai es saņemtu tās zāles, lai man viņas tā kā piešķirtu. Man likās, ka es tagad sākšu dzert līdz tās zāles, man būs šausmīgi kaut kādi blakus efekti, blakus parādības, man būs ļoti slikti, es tur gulēšu visu vasaru gultā mājās un nevarēšu piecelties. Mans iegūms ir regulāra ārstu uzraudzība, regulāras vizītes, regulāras analīzes un, var teikt, 24/7 ārsta uzraudzība. Tas ir tāds kā mans iegūms. Un vispār tāds laikam kopīgais iegūms ir tas, kad iespējams es palīdzu atrast, izgudrot jaunas zāles, kuras varbūt drīzumā palīdzēs izārstēt šo slimību. Beigās jau tas eksperiments noslēdzās, jo tās zāles netika atzītas par efektīvām. Un sanāk, kad es viņas dzēru, bija jau beigā cerība, laikam nesacerēties arī par daudz, jo var gadīties visādi. Tas pētījums, mums tā kā ar doktoru jau bija tāda aizdoma, ka man liekas, ka nepalīdz. Un tad, pāris mēnešus atpakaļ, viņš man pateica vizītē, ka eksperiments ir noslēdzies, un nevajag sacerēties, ka tas tagad būs brīnum līdzeklis, kad tās būs, protams, kaut kad pienāks brīdis, ka varbūt tās arī būs tās īstās, bet manā gadījumā tā nebija. Vismaz šoreiz. Tas ir tomēr ilgs process un diezgan sarežģīts. Ir jāplāno laiks, jo bija katru nedēļu vai katru otro nedēļu vizītes pie ārsta visu laiku. Visu laiku bija analīzes, visu laiku bija kaut kādas pārbaudas, un tas bija ļoti ilgi.
Un ir jāsako līdzi. Tur bija daudz, piemēram, visādas, nezinu, tur bija 4 burciņas ar zālēm, nedrīkstēja sajaukt, bija jāsako uzmanīgi līdzi, lai tu iedzer tieši tās pareizā kaut kādā secībā. Tas nav tā, ka tev iedod vienkārši tabletītes un visu, un tu dzer. Ir ļoti, ļoti liela atgriezeniskā saite. Visu laiku tev ir jādod gan ārstam, gan visu laiku tālāk dot tiem pētījumu veicējiem. Visu laiku ir komunikācija, visu laiku ir ļoti konkrēta sakošana līdz visam, arī savām sajūtām. Nav tā, ka tev tagad iedod kaut kādas nepazīstamas jaunas zāles un tagad tiec galā pats. Nē, visu laiku ir uzraudzība un kontrole. Latvija šobrīd piedalās 2 klīniskajos pētījumos pulmonālās hipertenzijas jomā. Viens pētījums nu pat noslēdzās, tas bija vēl 3. Un šie visi klīniskie pētījumi ir domāti pulmonālās arteriālās hipertenzijas pacientiem. Katram pētījumam ir diezgan stingri atlases kritēriji, un, diemžēl, visi pacienti nedrīkst piedalīties šajos klīniskajos pētījumos. Ir gan vecuma ierobežojums, gan īstenībā pat dažādu parametru, ehokardiogrāfijas, sirds zondēšanas rādītāju ierobežojumi. Un tie pacienti, kuri atbilst šiem iekļaušanas kritērijiem, ir ļoti atsaucīgi, un jāsaka, ka 95% no pacientiem piekrīt piedalīties klīniskajos pētījumos. Pirmkārt, tā ir iespēja pie jau esošās terapijas bez maksas saņemt jaunu medikamentu, un otrkārt, tā ir ļoti rūpīga novērošana no ārsta puses parasti vismaz 1 gada garumā. Šobrīd visā pasaulē un arī Latvijā ir pieejami dažādi medikamenti plaušu hipertenzijas ārstēšanai, bet, diemžēl, mēs redzam, ka pat lietojot, kombinējot kopā šos medikamentus 3 un vairāk, mums reizēm slimība progresē. Tāpēc pasaulē zinātnieki kopā ar ārstiem ir izveidojuši jaunas molekulas, gan vēl 4., gan 5., gan 6., kas tad papildus cīnīsies pret šo saslimšanu. Jāsaka, ka šobrīd ir vairākas jaunas molekulas gan jau 2. fāzē, tas ir tātad jau diezgan tālu šis te medikaments ir attīstījies gan 3. fāzē, gan arī 1. fāzē. Terapijas nākotne plaušu hipertenzijas pacientiem ir lieliska, bet skaidrs, ka ir tas, ka kamēr šie medikamenti nonāks aptiekās, kamēr viņus varēs iegādāties jebkurš, paies vairāki gadi. Tāpēc, piedaloties klīniskajā pētījumā, faktiski ir tāda milzīga priekšrocība saņemt esošas zāles, kuras aptiekās būs pieejamas tikai pēc gadiem 10, reizēm pat 15. Brīnum tableta vai viena pote vai, es nezinu, kaut kāda viena procedūra, kas izārstētu mani un visus pārējos. Protams, tas jau būtu vislabākais. Gan jau nebūtu slikti, ja tās būtu vienkārši kaut kādas tabletes, kas viena. Lai tās nav daudzas, jo ikdienā sanāk diezgan daudz tomēr tās zāles un tabletes lietot. Bet, protams, vīzija un sapnis tas jau ir vienkārši viens kaut kāds tāds un viss. Es ļoti vēlētos, lai nākotnē plaušu hipertensija būtu pilnībā izārstējama cilvēkiem vieglā un pieejamā veidā. Lai jaunākās terapijas būtu pieejamas Latvijā, lai mums par tām nevajadzētu ilgi un grūti cīnīties, un lai mēs visi esam veseli.